Cienījamie skatītāji, mēs šodien spriežam par PVN paaugstināšanu, par dažādiem citiem kļūmīgiem varbūt momentiem, kas cilvēkiem liek ciest. Un viens tāds moments ir tas, ka Latvijā atkal ir samazināts finansējums, kas veltīts zinātnei un izglītībai. Un tas atspēlēsies ļoti pamatīgi un ļoti rūgti kaut kad nākotnē. To es varu teikt ar pilnu pārliecību. Bet kā zināms, un mēs varam, paldies Dievam, teikt, ka zinātnieki un tie, kas grib ar to nodarboties, ir gatavi ar to darīt jebkur. Zinātnieki not dead un nebūs miruši nekad. Un tas, ka zinātne balstās uz entuziasmu un cilvēku pašu vēlēšanos kaut ko darīt, lūk jums viens spilgts pierādījums. Es mainīju mirgošanas ātrumu. Viņi mirgo tagad 2 reizes ātrāk, mirgoja tagad 4 reizes ātrāk, tagad vēl ātrāk. Fizikas fans, astronoms un mazā Jēkabiņa tētis Aivis Meijers daudz laika pavadījis garāžā skābētu gurķu kompānijā 4 rāpus ķibinot kopā eksperimentu kastīt. Fizika ir viņa aizraušanās kopš smilškastes vecuma. Eksperimentēšana sākās no bērnības, kad es 11 gados taisīju visādas tur skatāmas tādas kastītes, ar kurām var gar stūri skatīties, kas notiek spēlējām paslēpes. Man bija speciāla kastīte periskausa, ko varēja redzēt. Nu, vai man ir atradīs vai ne. Tiesa, pirmie soļi fizikā esot bijuši gana grūti. Ģimenē vienīgi mūziķi, bet Aivi mazie pirksti stiepušies pēc vadu galiem. Taču, kā saka, kas meklē, tas atrod. Tagad Meijers maziem un lieliem varētu lasīt lekcijas fizikā. Jaunajās fizikas kabinetos neskapēc nav melnie aizskari vairs. Kā vien Latvijā izremontē fizikas kabinetu, tur ir tik gaiši, ka eksperiments ar gaismām principā vairs nevar parādīt. Bet Aivi dzīvē gluži kā likums, lai kur būtu apmeties, vienmēr tiek uzmēstrots kāds melnais stūrītis. Un daltonisms ir tieši tas gadījums, ka cilvēks neredz konkrēti sarkano krāsu. Imitēsim tūlīt daltonismu. Daltoniķis šo džemperi redz šādi. Šis džempers ir nedaudz tiešām purpura krāsas, un daltoniķim viņš paliek tumši zils. Beztabū novēro gaismas un elektrība ir Aivi lielākā vājība. Ir krāsas visas, jo ir balta gaisma. Ja baltas gaismas nav, ja ir tikai sarkanā, tad sarkanas kārtas mēs vienkārši neredzam. Ir cilvēki, kas šādas bumbas izmanto, lai nodarbotos ar maģiju. Ir tādi, kas uzskata, ka atkarībā no tā, kāsies stariņi iet, tur cilvēkam kaut kādas tur biostrāvas vai kas tur vēl nerodās. Bet šajā gadījumā tā ir plazma, tā ir ionizēta gāze. Efekts apmēram tāds pats kā ziemeļblāzmas, kā, piemēram, dzirdēt nostāsti, ka kuģiem asti spīd. Protams, kā var ar viņu spēlēties, bet ir jāņem vērā, ka tur iekšā ir augstspriegums, un arī tas lādiņš atrodas gaisā apkārt bumbai. Ne jau visi zina, ka var paņemt visparastāko fāzes testeri, un viņš spīdēs par 40 cm attālumā. Un ne jau visi mājas apstākļos var pārbaudīt, cik spēcīga ir naudas zīmju aizsardzība. Pieclatnieku Aivi kolekcijā nav, pagaidām vēl esot par vērtīgu, bet autobusu un trolēbusu biļetes fizikas cienītāji eksperimentos iet uz urrā. Nē, es vēl joprojām sapratu, kāpēc ir tik milzīga aizsardzība tramvajā un autobusu un trolēbusu arī biļetēm, ja neviens viņu neizmanto. Jo te ir tādi matiņi, kas spīd speciālā gaismā, tādā ultravioletā. Šeit ir sarkanā krāsa spīdošā. Ir pietikt konduktoram pa gabalu uzspīdot, viņš redzēt, vai mēnesbiedri ir īsta vai nav. Bet tiek taisīta milzīga aizsardzība, bet neviens viņu arī neizmanto. Skatāmies, kas dolāram spīd. Dolāram nekas šeit nespīd, tad varat kopēt droši. No Aivi dedzīgajiem centieniem popularizēt fiziku esot savs labums arī ģimenē. Šad tad varot arī nopelnīt, bet galvenais visiem eksperimentiem atrodams arī sadzīvisks pielietojums. Lai Jēkabiņam tas miegs būtu saldāks, tad mēs uzliekam šādas zvaigznītes griestēm, tad viņš var mierīgi skatīties. Pašlaik viņš skatās uz lielāko gaismiņu, kas ir kamerā, protams. Madara Kačarakivovejs, Beztabū.